Sveiks, Armand, esam tavā izstādē. Vai tu varētu man pastāstīt, kas tev tik ļoti saista visos šajos analogajos aizvērstiskajos procesos? Kāpēc tu ar to nodarbojies? Man primāri laikam ļoti saista tas, ka analogie procesi savā veidā ir kā roku darbs. Kas man ir pat cik es esmu arī studējis vienkārši klasiskās mākslas, esmu tēlniecību mācījies, gleznošanu un whatnot. Savā veidā tas it kā ir līdzīgi. Tas ir kaut kādā veidā arī tas roku darbs. Bet arī konceptuāli man svarīgi šķiet tas, ka analogā fotografija ir pietuvināta jau tādam negatīvam. Tieši viņi vienmēr ir saistīti ar to vietu. Tīri fakta ziņā, jo tās plates, viņas tiešām ir bijušas visās tajās vietās, un tas, man liekas, man vienmēr ir kā svarīgi bijis. Pēdējā laikā, kā es strādāju, es vienmēr cenšos pieturēties pie tā kameras oriģināla. Tādēļ, principā, lielākā daļa tās analogās tehnikas to nodrošina to saikni ar vietām. Bet pēdējā laikā arī tas, kad jo vairāk pēta, jo plašāks tas lauks pavarās un gribās vēl izzināt to procesu, jo viņš principā ir gandrīz vai bezgalīgs. Vai tu varētu mazliet pastāstīt par šeit redzamajiem procesiem? Cik es saprotu, šeit ir vairāki veidi, kā šie attēli tapuši. Jā, šeit ir principā divi procesi. Lielākā daļa no bildēm ir, ja tā skatās no vēsturiskā procesa viedokļa, lielākā daļa ir sausās stikla plates, kuras klasiski bija kā negatīva procesa. Bet es to procesu izvērsu tādā veidā, ka savā veidā tu nosacītu nosaukt par autoru tehniku, jo tā īstenībā nekad nebija īsti darīts vēsturē, ka to stikla plati, balstoties uz daguerreotīpijas principu, jo daguerreotīpija arī šeit ir 4 kadri, ir arī daguerreotīpija, tad, lai it kā būtu arī tam stikla platēm tas pats princips, kā var apskatīties daguerreotīpijas, tāpat es apstrādāju tālāk tas stikla plates. Jo parasti analogā fotografijā sastāvā ir sudrabs, bet es tajā negatīvā to sudrabu aizvietoju ar zeltu. Un zelts dod to balto krāsu, kas ir kā atstarojot gaismu, izskatās pēc pozitīva. Jā, un tādā veidā tas liekas. Varbūt var vienu attēlu izstāstīt detaļās, kā tas ir tieši tapis. Piemēram, jā, šitā ir tā stikla plate. Primāri, ja runā par procesu no pilnīgas nulles, tad principā ir ņemts vienkārši parasts stikla gabals, tad viņš tiek noklāts ar gaismas jūtīgu emulsiju, nošāvēts, tad es viņu lādēju tajā gaismas drošajā kasetē, tad eju nofotografēju, tad eju laboratorijā, attīstu melnbaltu negatīvu,
tad to negatīvu balinu ārā. Un, kad viņš ir izbalināts, es tā izbalinātā negatīvu vietā ielieku zeltu. Un tad viņš paliek atstarotā gaismā, viņš izskatās balts. Bet, ja to klati skatītos bez spoguļa aizmugurē, tad to bildi neredzētu principā vispār. Viņa parādās tikai tad, kad ir apakšā spogulis. Spogulis arī dod to dīvaino efektu, ka liekas, ka tur ir kaut kāds stereo attēls. Tieši tā, jo tas spogulis ir tādā puscentimetra attālumā no pašas stikla plates. Un tādēļ veidojas telpiskais dziļums. Tas nav obligāti. Principā tas spogulis varētu būt pie pašas plates klāt. Bet šajā gadījumā man likās, ka dēļ tā, ka te ir tas vairāk runāja par tiem slāņiem ainavā, tad īstenībā tas man tieši šī varbūt konceptuāli patīk, kad viņam šī ir tāds nekonkrēts daudzslāņains. Un tie spoguļi arī paši taisīti tādā vēsturiskā veidā, kā kādreiz taisīja stikla spoguļus sudraba. Paldies! Laikam būs atklāšana runzelīt. Labvakar! Paldies visiem, ka jūs esat ieradušies uz Armāna Andžas izstādi Bailes no ainavas. Varbūt es uzdošu jautājumu, kā tomēr mēs arī vienlaikus pārstāvam šo laikmetīgo fotogrāfijas aspektu. Ko tavas fotogrāfijas atšķirās no tām, kas būtu tapušas pirms 100 gadiem? Vairāk, kur ir šis varbūt laikmetīgais aspekts? Laikmetīgais aspekts ir tas, ka kā daļa no manas tās prakses ir arī meklēt tos vēsturiskos procesus pārskatīt no tādas mūsdienu ķīmijas perspektīvas, varbūt arī, pieņemsim, kad materiāls, piemēram, atkārtot, izmantot tā tālāk, kad, pieņemsim, daguerreotīpijas vispār ir taisīts, principā atkritumiem, ja tā var teikt, kad tie atkritumi tiek ņemti pārstrādāt, tiek atkal izņemts ārā sudrabs, taču tiek atkal pārstrādāts tālāk, kad tā ir kā būtu viena tā laikmetīgā pieeja. Droši vien arī kad palīdzēšu varbūt arī tematiski. Ja mēs skatāmies, protams, arī vēsturiski šajā tehnikā iespējams lielākā daļa ir saturiski veidot šie ainavas vai pilsētvides attēli. Un te arī mēs redzam šo pilsētvidi, bet viņa mums nav romantizēta, un tas, ko mēs bieži vien arī redzam, ir šīs drupu tematika, tikai šajā gadījumā tās drupas parādās nevis kā vecas celtnes, kas laikam ejot degradējas, bet ka šī drupu tematika ienāk caur jaunceltnēm, kas man likās ārkārtīgi interesants faktors. Tas ir būtībā celtnes, kas vēl nebija nav pabeigts, bet jau kļuvušas kādā ziņā par drupām. Un arī, protams, šis bailes no ainavas koncepts, kas ieiet cauri šīs fotogrāfijas. Jā, ko mēs patiesībā šodien uzzināju, kad Armandam arī ļoti šī sērija patiesībā tapa Somijā, Helsinkos. Sākās vispār tā doma par to visu. Un tas ļoti sasaucas ar to, ka man arī domas par vidi, un tas, cik vidi mūs ļoti ietekmē, sākās Somijā. Vienkārši tie procesi visi ir lēnāki. Un tad mēs sapratām, ka mēs esam gājuši pa tām pašām ielām, pa tiem stāvējuši tajās pašos krustojumos un sajutuši, ko nozīmē tā vide un kā tu sajūties dažādās vidēs. Vai, ka, ja tu ilgojies pēc mājas sajūtas, tu ies uz kādu vietu, kas tev to atgādina, mūsdienās to ir vieglāk izdarīt, jo arī augstceltnes un visi jaunie rajoni, kas tiek būvētas Kanstas, piemēram, vai kāds cits ir ļoti līdzīgs patiesībā, ko mēs redzam arī Skandināvijā vai Centrāla Eiropā.
Kāds pirmais iespējas par izstādi? Mierīgs. Kā tu kaut kā iedveši to visu to mieru, tā kā liek apstāties. Tas tā kā liek tev novērtēt būt tieši tā kā laikā. Tas tāds iespējas, jā, ka tu šeit esi, šeit uz vietas, un tu izbaudi to tiešām to tagadnes brīdi skatoties. Tas nav tā kā tu skaties bildi, paskaties un aiziet. Un tiešām ir vairākas reizes jāiziet cauri un kaut kā jāsajūt, un katru reizi kaut ko ieraugt, kaut ko jaunu tajā bildē. Man liekas, jā, tas ir kaut kas tāda izpēta, ko bieži vien tā kā mūsdienās ļoti reti darām, jo ārā sociālas mēdīja un viss pārējais un ķīnam uz priekšu bildes, un tas tev liek tā kā atšķirties, ka tu vienkārši esi un izbaudi, un tas iepamies iespējas tā kā tā bauda. Labi, paldies. Sveiki, atvainojos. Sveiki. Kāds jums pirmais iespējas par izstādi? Pārsteidzoši pozitīvs. Ļoti pārsteidz dramatiskuma attainojums tādās pilsētās, urbānās ainavās. Un ļoti pārsteidz, ka Armands ir panācis to stereo efektu, veidojot fotografiju no 2 slāņiem. Tiešām pārsteidz, un Armands, vienkāršiem vārdiem pateikt, puika malacis. Sveiki, var jums jautājumu uzdot? Kāds jums pirmais iespējas par izstādi? Ļoti labs. Vēl tikai esam tikuši līdz šīs izlasīšanai. Es patīk, laikam, tas, ka tā izstāde ir ļoti tādā intīmā gaisotnē, ka tās sienas ir nomierinošas, bet tās pašas fotogrāfijas ir tādas ļoti urbānas un ļoti labs līdzsvars. Jā, kaut kā tā. Čau, sveiki, šeit mums ir kurators Iveta un Kamila. Varbūt kādu no jums var pastāstīt, kāpēc šī izstāde ir ISSP galerijā? Tātad, kāpēc šī izstāde ir ISSP galerijā? Nenoliedzami ISSP galerija pārstāv fotogrāfijas mēdīju, un šī izstāde ir īpaša ar to, ka Armands un arī Armands īpaši kā autors, kurš kopja šīs tradicionālās fotogrāfijas tehnikas, proti daguerreotipija un stikla plates. Šis tehniskais process ir ļoti komplicēts un sarežģīts, bet tas jaunievedums, tas, ko Armands pievieno, viņš pievieno arī šo ekoloģisko dimensiju, domājot par to, kā varbūt šī fotogrāfijas tapšanas procesā iesaistītās ķīmijas, kas vēsturiski ir bijušas diezgan dabai nedraudzīgas, tad viņš aktualizēja šo jautājumu, tomēr domājot par otrais lietojamiem materiāliem, otrais lietojamām ķīmijām un domā par šo procesu daudz arī kritiskākā aspektā. Arī no saturiskā viedokļa savā ziņā viņš ir tāds klasiskās tradīcijas turpinātājs, jo arī vēsturiski fotografi, kas darbojās šajā tehnikā, bieži vien bildēja tieši ainavu, pilsētvidi. Un arī tas, ko mēs redzām šajos darbos, ir šī Rīgas pilsētvide, bet tas viņa pieejams ir skatīties uz pilsētu no tās dažādajām šķautnēm, un viens no ļoti būtiskiem aspektiem, bet varbūt kas uzreiz tā neparādās, varbūt uzreiz neatklājās bildēs, ir šī drupu estētika. Un šīs drupas ir patiesībā jaunceltnes, kas līdz galam nav pabeigtas un veido daļu no šīs pieredzes pilsētā. Kamila, varbūt tu vari par iekārtēm kādus vārdus pastāstīt? Jā, tad, kad mēs apspriedām, kā mēs varētu telpiski izvērst šo izstādi, milzīgākais aspekts, protams, bija gaisma, jo tas ir arī tas, kas maina krāsu un kas patiesībā ļauj šai plātnei un šai daguerreotipijai parādīties. Tā ir gaisma. Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, ka gaismas bija tieši virsū un cauri, kas nozīmē, ka mēs pieejam klāt un mēs aizsedzam ar savu melnoto ēnas ķermeni, mēs redzam
precīzāk visas mazākās līnijas un detaļas. Ja mēs atkāpjamies atpakaļ, tā bilde zūd. Un tas ir arī par to kustību un vienmēr mainīgo pilsētvidi, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Varbūt mēs to uzreiz nepamanām, kādai sētai mēs pājām garām, ja mēs neievērojam. Bet tas veido kaut kā to mūsu ikdienu, tāpēc mēs arī gribējām veidot to sajūtu, kur ir šī intīmā gaisota, kur cilvēks var ieiet dziļāk tajā attēlā un redzēt tās plātnes, jo šis arī ir visas plātnes, tie ir unikāli darbi, katrs tikai vienā eksemplārā. Un tie ir arī tie izmēri, kādā šī plātne tiek ielikt kamerā un izņemt ārā. Tāpēc, kad bija runa par izmēru, tur īsti pat nebija divu domu. Tas vienkārši bija, cik mēs daudz to izmantosim, kā mēs to izstādīsim, kādu stāstu mēs gribam pastāstīt, lai apmeklētājs varētu iedziļināties un uzsvert to domu, piemēram, bet ir arī tā neredzamā puse, kā, piemēram, šodien Armanda stāstīja, ka viņa vectēvs esot atradis sudraba plāksni, jo viņš pats viņam patīkot vākt visādas lietas no dažādām izmantotām vidēm un pārpalikumiem. Un vienā no pēdējiem darbiem, kas ir Zolitūdas četrnieks, kvadraduplex, viņam ir patiesībā vienas no stikliem ir izmantots īsta sudraba plāksne, ko mēs vispār neredzam. Viņi izstāsta tieši tāpat, un viņš saka, ka viņš to, protams, īstenībā pēc izstādes gribēs paturēt sev, jo tā viņam ir ļoti dārgi, jo tas ir kaut kas, ko viņa vectēvs ir atradis. Tāpēc, ir tās lietas, ko mēs redzam un šķietami saprotam un uztveram, bet tikai stāstot un runājot, mēs varam vairāk iedzināties, ko tas vispār nozīmē. Paldies! Jā. Paldies!